Sveiki, sveiki! Nu tā, mēs tagad turpināsim 2025. gada eksāmenu matemātikā optimāliem līmenim ar otrās daļas uzdevumiem. 6 uzdevumi, sāks numerācija no jauna. Un pirmais uzdevums mums ir kaut kas, kas īstenībā jau stundās atsevišķi ir skatīts. Pat pārbaudas darbā jums droši vien ir bijis, nu nevis tādiem vārdiem, tādā tekstā, bet vismaz tips uzdevumu noteikti bijis. Tas ir teksta uzdevums par ceļu ātrumu un laiku. Tātad situācija ir šāda. Mums stacija atrodas 3 km attālumā no Anetas mājas. Mēs pat varam tā vizuāli uztaisīt, kur būs Aneta. Viņai stacija atrodas 1, 2, 3 km attālumā. Te ir stacija, kurš ir lielāks pēdējais gabals. Varam uztaisīt tā, ka te ir, es nezinu, vilciena šlakbaums un semafors. Bet, jā, pirmos 2 km un gāja ar vienu ātrumu, vēl tikušā ceļa posma plānoja ātrumu par 2 km/h. Tātad mums ir jānoskaidro, cik liels bija viņas ātrums sākumā. Tātad Anetes ātrums sākumā. Tātad ir 2 posmi. Sākumā viņa gāja ar ātrumu x un turpināja iet ar ātrumu x, bet tad pēkšņi viņas ātrums palika bišķi lielāks, x+2. Uztaisīšu šo pilstošā izmēru vilnus. Tātad mēs sagrupēsim šos lielumus. Mums ir pirmais posms, sākums, un otrais posms pēc tam. Un tā kā tas ir ceļa ātruma un laika uzdevums, un laiks ir vienkārši kaut kas, kas mums visu sasaist kopā, tad mēs zinām, ka pirmajā posmā nogāja 2 km, otrajā 1. Mēs varam arī pielikt mērvienības kilometri. Ātrums, nu tad pirmajā posmā ir mūsu nezināmais x, un otrajā ir par 2 km vairāk, tātad kilometri stundā. Un laiks vēlams stundās, tas nozīmē, ka mums tās 52 minūtes būs jāpārveido. Bet mēs te nerakstīsim kaut kādu jaunu mainīgu un sasaisti ar y un 52 mīnus y, kaut gan es zinu, ka tā arī var atrisināt uzdevumu. Mēs darīsim šādi. Laiks ir tas pats, kas ceļš dalīts ar ātrumu. Tāpēc 2 dalīts ar x un 1 dalīts ar x+2. Tā mēs izteiksim laiku. Un, kā es teicu, tās 52 minūtes būtu jāpārveido stundās. Jo kā tās parādīsies, tās noteikti parādīsies. Lūk, šādā veidā mēs saskaitīsim abus mūsu laikus. Un labajā pusē būs tas, kas sanāks tad, kad mēs būsim ieguvuši šīs stundas. Jo šīs ir kopīgais laiks, tas ir pirmā posma laiks, 2 dalīts ar x, un tas ir otrā posma laiks. Jāsanāk ir tam kopīgajam 52 minūtēm, jeb izdalīsim ar 60, lai būtu stundas, 13, 15. Un mēs esam ieguvuši daļveidu vienādojumu. Tātad tas ir vienādojums, kas mums ir jāatrisina, lai mēs varētu pateikt Anetes sākotnējo ātrumu. Ar ko mēs parasti sākam šādas vienādojumus? Varam teikt ar definīcijas apgalvumu. Mēs varam, protams, pateikt, ka x nevar būt 0, x nevar būt -2, bet, ja godīgi, man šādos uzdevumos tas pat liekas nedaudz lieki, jo mums tāpat beigās vēl ir jāsver, vai šīs atbildes ir ko iegūstam, ir atbilstošas reālajai situācijai. Tāpēc mēs vienkārši darām ekstra darbu. Bet tas, ko mēs darīsim, tas ir daļveida vienādojums, un daļveidu vienādojumu mēs risinām pirmkārt vienādojot saucējus. To daudz kur dara citādi, var dažreiz arī vienkārši pierēzināt visus saucējus kopā, bet es to daru šādi. Es pierēzināšu šeit saucējus, kas trūkst, un šeit trūkst 15 un x+2. Tātad mēs gribam visus saucējus, kas šeit ir, iesaistīt. Un tāpēc te ir x reiz 15 reiz x+2. Un tad arī te mums jau ir x+2, bet jāpieliek klātas x un 15. Un te bija viens, ko, protams, liek rakstīt reizinājumā, bet es tomēr uzskatāmības pēc atļaušos parādīt. Un šeit pierēzinu vienkārši gan x, gan x+2. Es pierēzinu tos saucējus, tos reizinātājus, citos saucējus, kas man pietrūkst. Un gluži vienkārši, ja dalītājs ir saucējs visiem ir viens, tas ir tas pats, kas pateikt, ka es vienādojumā pilnīgi visu esmu izdalījis ar vienu to pašu. Tad es tikpat labi varu arī šos lakt nost, un man būs 30 reiz x+2 plus 1 reiz x reiz 5, šeit vajadzētu vēl skaidrāk reizināšanas iet ar 15x, ir 13x reiz x+2, tātad 13
x reiz x plus 2. Tātad mēs esam vaļā iekaus 30x plus 60 plus 15x ir 13x kvadrātā plus 26x. Un es pārnesīšu visu uz kreiso pusi. Kāpēc? Jo es atpazīstu, ka mums īstenībā ir kvadrāta vienādojums. Tātad pārnesu, atņem 13x kvadrātā un atņem 26x, atstājot labajā pusē nulli. Sakārtojam. X kvadrātā ir pirmais elements, mīnus 13x kvadrātā, tad 30 plus 15 mīnus 26. Ja man matemātika neviļ, un parasti man ar matemātiku labi, jāsanāk ir 45 mīnus 26 plus 19x un plus 60. Atļaušos pareizināt visu ar mīnus 1, samainot zīmes otrādi. Nu tā. Un tālāk, ko mēs darīsim, mēs izreikināsim kvadrātu vienādojumu ar diskriminātu palīdzību. Tātad mīnus 19 kvadrātā, mīnus 4, reiz 13, reiz mīnus 60. Saukšu taukā kalkulatoru. 3481, un es ceru, ka no tā ir iespējams izvilkt kvadrātsakni. Jo tad pirmā sakne mums būtu mainam zīmi plus 19, mīnus kvadrātsakni no 300 1481 un dalam ar 2 reiz 13. Mhm. Un ziņas no tā var izvilkt kvadrātsakni, mīnus 40 kopā būs dalīts ar 26, bet tas ir kaut kas negatīvs. Mēs zinām, ka ātrums nevar būt negatīvs. Otrais sakne 19 plus šī kvadrātsakne, kas starp citu ir 59, un 19 plus 59 dalīts ar 26. Ja nemaldos, tur sanāk apaļš 3 km/h, un tā arī ir mūsu atbilde. Būtu forši arī skaisti uzrakstīt atbildi. Anete pirmajos 2 km gāja ar ātrumu 3 km/h, bet, nu, jā, šobrīd, jā, tam nepietiek vietas. Arī es bieži vien atļautos veikt kādu pārbaudi, ieliktu iekšā, tad 2 km veikt ar ātrumu 3 km/h. Ja es veicu ar ātrumu 3 km/h 2 km, tad man tam paiet 40 minūtes. Jā, to es varu arī nospiest šeit, 2/3 no stundas, tad 40 minūtes. Un tad būtu 1 stunda, 1 kilometrs ar ātrumu 5 km/h. Tās ir 12 minūtes. Jā, mēs no stundu principā izdalām ar 5. Ja tev vajag 5 kilometrus, ja tev 5 kilometri paiet 1 stundā, tad 1 kilometrs būs 1/5 no tā, kas ir 12 minūtes, un kopā ir 52 minūtes. Tā kā mēs varam būt droši, ka esam izpildījuši uzdevumu pareizi. Skatāmies tālāk, kas mums ir. Mums tagad būs trigonometriskais vienādojums. Mums jāatrisina vienādojums kosinus 2x plus sinus kvadrātā ar kosinus x ar nosacījumu, ja x pieder no 0 līdz 2pi, ieskaitot tā man te cietajām iekavām pazudušas apakšiņas, un jā. Kā mēs to darām? Mums nāksies izmantot mūsu formulu arsenālu. Pirmais, ko es pamanu, ir kosinus 2x. Un to es arī pārveidoju par kosinus kvadrātā mīnus sinus kvadrātā. Tālāk seko tas, kas nav izmainījies. Un es redzu mīnus plus viens un tas pats elements. Un mēs to varam noņemt nost. Un tās ir labas ziņas, jo tagad vienādojums ar maķinīti vienkāršāk, mums ir tikai kosinusi. Tā, šobrīd es parunāšu par vienu populāru kļūdu, ko daudz pieļāva. Daudziem gribējās dalīt ar kosinus x, un atstāt tikai kosinus x ir 1. Tā ir kļūda vieniem dēļ.
Mēs pazaudēsim derīgas saknes. Tāpēc tas, ko mēs īstenībā darīsim, ir labās puses kosinus. Pārvietosim kreisajā pusē, atņemot no abām vienādojuma pusēm kosinus x. Un sadalīsim reizinātājos. Kosinus x ir abiem reizinātājs, to iznesot ārā. Šādi darot, mēs paturam gan to sākotnējo plānoto, pēc izdalīšanas kosinus x ir 1 pēc sakārtošanas, bet atceramies arī, ka ir otrs reizinātājs, kas arī var būt 0. Un tagad es atgādināšu par vienības riņķi. Šeit mēs kosinusus nolasam, šeit mēs nolasam sinusus. Uztaisīju nedaudz pa lielu, bet es domāju, ka mūsu mērķiem noderēs. Šeit tiek sasniegts kosinus vienāds ar 1. Tas ir tad, kad mēs sākam pie nulles. Un šeit tiek sasniegts kosinus 0. Te ir sasniegts vienreiz pie pi dalīts ar 2. Tad mēs ejam tālāk. Kādu laiku mēs stopamies saknēm, un atkal mēs tagad esam nonākuši tur, ka kosinus var sanākt 0. 3 pi dalīts ar 2, un beigās mēs atgriežamies šeit. Tā, tas nav viens, ja kas, tas vienkārši parāda to, ka kosinus tai vietā ir 1. Šeit mēs esam nonākuši pie 2 pi, un arī šī atbilde ir jāieskaita. Šī ir vēl viena populāra kļūda, kas var gadīties, neieskaitīt šos gala punktus. Un tāpēc mēs nonākam pie tā, ka pirmā atbilde mums ir 0. Secīgi, it kā šī būtu otrā atbilde, bet tāpēc, ka es esmu šeit pie kosinus x ir 0 pierakstījuši 2 pi. Trešā atbilde mums ir, opā, vajadzēja to rakstīt pie kosinus x ir 1, bet es domāju, ka atgriezīšos pie tā, ka es sakārtoju pi dalīts ar 2, 3 pi dalīts ar 2 un 2 pi. Par cik mums ir šis zīmējums, kurā es norādu, kurās vietās kosinus sanāk 0 vai 1, es domāju, mēs tik un tā varam atbildi norādīt šādi. Šīs ir 4 atbildes, arī 4 mīn, visas derīgas. Ejam tālāk. Tagad ir šādi. Kādā ciemā 75. gada sākumā bija 20 iedzīvotāji. Ik pēc 25 gadiem tas skaits palielinās 2 reizes. Pirmais punkts, tāda kā dāvaniņa, es teiktu, nosaka iedzīvotāju skaits šeit ciemā 2100. gadā. Un te mums pat ir palīdzība. Katrus 25 gadus mēs zinām dubultojas. Tātad 80, tad divreiz vairāk, tātad 160, tātad 320, un mēs nonākam pie 640. Un tā ir mūsu atbilde. Kurā brīdī šis uzdevums kļūst par augstāku līmeņu uzdevumu? Nu, tad mums ir dota formula, kur raksturo iedzīvotāju skaitu šajā ciemā. Pēc šīs arī īstenībā laikam tas tiek izrēķināts, jā. Vērtībai T ir 0 atbilst iedzīvotāju skaits 75. gadā. Aprēķins, kurā gadā iedzīvotāju skaits sasniedz 100. Nu, mēs zinām, ka tas ir kaut kas 25. un 50. Mēs varbūt varam mēģināt kaut kā līdzīgi dalīt, un secināt, tas ir 32, 33, bet mums nav jāmet, mums tiešām ir jāaprēķina. Kā vērtētājs var apstiprināt, nu, es devu maksimums varbūt 1 punktu par sastādīšanu, ja jūsu risinājums beigās bija minēšana. Mums vajag šo atrisināt kārtīgi. 20 reiz 2 pakāpē T dalīts ar 25, mums vajag, lai beigās sanāk pienāca 100. Un, principā, jāatrisina vienādojums, jāizjēb līdz tam, ka paliek tikai T. Tāpēc izdalīšu ar 20 abas puses, lai atbrīvotos no šī. Un es iegūstu, ka 2 pakāpē T dalīts ar 25 ir 5. Un atceramies, pirmajā daļā mums arī bija eksponentu vienādojums, tur mēs uzrakstījām liecinieku kā, nevis 5, bet 32 kā 2 pakāpē, bet šoreiz šāds luksus mums nav. Ko mēs šādos brīžos darām, kā mēs izlīdzamies? Mēs izlīdzamies ar logaritmu. Mums jāmeklē tāda pakāpe, kas tiek apzīmēts kā logaritms pie 2 no 5. Logaritms arī nozīmē kāpinātāju. Kāpinātājs, gribētu teikt. Nosauc kāpinātāju, kas pacels no 2 uz 5. Un tad vienkārši pašās beigās piereizinām 25. Un ar šo mēs atradīsim mūsu vajadzīgo gada skaitli. Ievadīšu šo skaidrisko izteiksmi savā kalkulatorā. Man ir kalkulators, kas ļauj izrēķināt logaritmus, bet ja jums ir logaritms arī šādā formā, bet ja jums ir vienkāršāks zinātniskais kalkulators, var derēt arī, teiksim, šādu stratēģiju, vai nu ln, log. Jebkurā gadījumā
Atbildēji jāsanāk, ka 58, tā cik mums jānoapaļo. 58,048. Aptuveni 58 gadi. Šeit sākās viena debate par to, vai mums ir jānoapaļo vēl uz augšu vai nē. Un es teikšu, ka vērtētāji īstenībā ieskaitīja divas atbildes iespējamās. Gan to, ka pārpaļo uz augšu, gan nē. Jo šeit nebija viennozīmīgi skaidrs. Es personīgi uzskatu, ja teiksim, šo uzskaitījumu sāk 75. gada kaut kādā janvārī, tad tas joprojām ir 2033. gads ar 75, pieskaitot 58, 2033. gads. Bet daži apaļo arī uz 34. Lūk tā, iesim tālāk. Certais uzdevums mums ir rotaļlistabas baseins, garums 200 cm, platums ir 50 cm, augstums 40 cm. Tas ir jāpiepilda ar plasmasas bumbiņām, kuru diametrs ir 7 cm. Bumbiņām jāizem ne vairāk kā 20% no baseina tilpuma, aprēķina lielāko skaitu bumbiņu, ko varētu ievietot baseinā. Jā, ja nepieciešams, tad starprezultāts nopaļo līdz atbilstošās mērvienības desmitaļām. Spedantisms gribu skaidrākus pērburtus, lūk tā. Ok, kas mums īsti jādara? Mums ir, principā, jāmodelē situācija un jāatbild jāatbild uz jautājumu vienkārši caur aprēķiniem, novērtējumus, var tā teikt. Tad garums 200 cm, platums 150, augstums 40 cm, tas ir jāpiepilda ar plasmas bumbiņām un diametrs ir 7 cm. Mums katrā ziņā būs jāsalīdzina bumbiņu skaits ar šī baseina skaitu. Tātad sāksim ar baseina tilpumu. Tad baseins mums vienkārši ir 150 reiz 200 reiz 40. Un sareizinām. Varētu darīt galvā, bet man ir bail nojaukties ar ciparu skaitu nulļu dēļ. 1 200 000 kubikcentimetri. Un mums vajag 20% no tā. Un mēs iegūstam, ka tas ir 240 000 kubikcentimetri. Tālāk mums vajag zināt bumbiņu stilpumu. Vienas bumbiņas stilpums, un tas ir vienkārši pi r kvadrātā. Pi r kubā, es atvainojos, 4/3 no pi r kubā. Tad 4/3 reiz pi. Pagaidām es to ieteikšu. Paturēt pašās beigās tik nopaļošu. Reiz r kubā. Tātad rādījus. Rādījus, ja kas mums ir puse no diametra, tad 3,5 centimetri. Skatāmies, kas būs. 4 dalīts ar 3 reiz pi, man vismaz ir pogu pi, reiz 3,5 kvadrātā. Un es atļaušos dot nopaļot atbildi šeit. Saprezultāts nopaļosim līdz mērvienības desmitaļām, tad 51,3 kubikcentimetri. Nu, tad galvenā atbilde - lielāko skaitu bumbiņu, ko varētu ievietot baseinā. Tad bumbiņu skaits, es to nosaukšu par N. Droši vien pēc pierakstīšu, ka tas ir bumbiņu skaits, bet parasti tas ir saprotams no konteksta. 240 000 dalīts ar 51,3. Tā. Vai es esmu pareizi visu iegūs? Es gribu tomēr pārliecināties. 4 dalīts ar 3 reiz pi reiz 3,5 kvadrātā. Tā, man ir aizdoms, ka kaut ko es neesmu ņēmis pareizi vērā.
Jā, jā, es pamanīju, jo nesakrīt atbildi. Mums vajadzēja kubu. Malači tie, kas ir ļoti vērīgi. Es gan atļaušos neizdzēst šo rezultātu. Un 179. Komats 59. Nu, komats 6. Mums jānopļauj līdz 10 daļai toties. Tātad 179,6 ir saucējā, tā ir 240 000, balam ar 179,6. Un mēs iegūstam pareizu atbildi 1336 bumbiņas. Tur ir kaut kādi komati, bet tā jau vairs nebūs pilna bumbiņa. Mēs nepilnas bumbiņas nemetam iekšā baseinā. Atbildi šitik bumbiņas 1336. Lūk tā. Piektais uzdevums. Jā, šis uzdevums man pašam, kā neitrālam cilvēkam, kurš nefano par savu skolēnu veikumu, likās pats interesantākais. Loksne mums ir sadalīta 9 vienādos kvadrātos un izveidos regulāras 4 stūra piramīdas virsmas izklājumus. Loksnes malas garums ir 3a, pamato, ka piramīdas tilpums ir v, ir a kubā, reiz kvadrāts saka, nu, 3 līdz 6. Nu, būtu forši mēģināt pašam paredzēt, kā tā piramīda izskatās. Un tas nozīmē, ka tā ir piramīda, kurai visas malas ir A, bet neiekrītat, šī viena sānu mala nav A. Mēs zinām, ka, lai aprēķinātu piramīdas tiltu, mums būs jāņem trešdaļa no piramīdas pamata reiz augstuma. Piramīdas pamatu mēs varam ļoti viegli jau tagad izreikināt. Tas ir vidējais kvadrāts, viss kopā, tas ir vienkārši A kvadrātā. Bet īstais uzdevums ir tikt pie šī augstuma. To var izdarīt pat nevis augstuma, šī jau būtu apotēma. Augstums būtu šeit, un tā ir populārāka kļūda. Domāt, ka, augstums jau arī būs A. Nē, mums vajag noteikt augstumu H. Un es tāpēc izdarīšu tā, ka uztaisīšu šeit 3 stūri, ielikšu šeit burtu E, un caur 3 stūri parādīšu, kā iegūst augstumu. Tad šī mala ir principā puse no OE ir puse no A. A līdz ar 2. Šī apotēma tiešām arī ir E. Un tad ar ko būs vienāds H? A ir vienkārši kvadrāta sakne no hipotenūzas kvadrātā mīnus otrās katetes kvadrātā. Tad A kvadrātā mīnus A kvadrātā līdz ar 4. Vienādosim saucējus 4A kvadrātā mīnus A kvadrātā. Tas ir kvadrātsakne no 3A kvadrātā līdz ar 4. No A kvadrātā es varu izvilkt kvadrātsakni, no 4 es varu izvilkt kvadrātsakni, es nevaru izvilkt no 3 kvadrātsakni. Un tāpēc mēs iegūstam šo tilpumu. Trešdaļa pamata laukums augstums ir trešdaļa reiz A kvadrātā. Tas ir noskaidrots reiz augstums. A kvadrāts sakne no 3 dalīts ar 2. Un mēs vienkārši savienosim kopā visus vienas daļas svītras, saucējs reizinās, skaitītāji arī A kvadrātā reiz A ir A kubā, reiz kvadrāts sakne no 3 dalīts ar 6. Un mēs esam pamatojuši, ka tāda tiešām ir mūsu formula. Tagad mums ir sestais vēl uzdevums. Maija un Andris spēlē spēli. Katrā gājienā ripina vienu spēļu kauliņu, kuram ir 6 kauliņas. Ja spēlētājs uzripina 1, 2 vai 3, tad viņš uzvar. Tas nozīmē, ka spēle beidzās. Ja spēlētājs uzripina 6, tad viņš zaudē. Tas nozīmē, ka spēle arī beidzās. Ja spēlētājs uzripina 4 vai 5, tad spēle turpinās un gājiens tiek nodots otram spēlētājam. Nu, pirmais jautājums ir, nosaka varbūtība, kāpēc pirmā gājiena spēle turpinās. Un arī tas tāds dāvans jautājums. Nu, mums ir 4 gadījumi, kad spēle beidzas, 2 gadījumi, kad turpinās. Tāpēc varbūtība
šim notikumam. Gribētu uzrakstīt kaut kādu. Es uzrakstīšu to kā P1. Šāda varbūtība P1 ir vienkārši 2 pret 6 un būtu labi tomēr saīsināt 1/3. Tātad otrais uzdevums ir uzrakstīt izteiksmi, kas apraksta varbūtību, ka spēle beigsies pēc centā gājiena. Tad šis ir īstenībā daudzslāņains uzdevums. Mums ir tā, ka, ja spēle beidzas pēc N gājieniem, kas ir līdz tam noticis? Tad pirmajā, otrajā un tā tālāk N mīnus pirmajā gājienā spēle turpinās, bet N tajā beidzas. Tāpēc es to apzīmēšu PN. Laikam tas, ja tur N vietā būtu viens, tas nebūtu gluži tas pats, kas šeit. Tur būtu 2/3, bet nu tomēr. PN ir tā, ka es vispirms ņemu šo turpināšanās varbūtību 1/3, tad ir vēl 1/3, tad ir vēl 1/3, un tā tālāk, N mīnus 1 reizi. Un tad pašās beigās mums ir varbūtība, ka beidzās. Šim visam ir jāizpildās secīgi. Viens bez otra nevar, tāpēc tā ir reizināšana. Ja es izmantoju vārdu un tā ir reizināšana, tad vispirms spēle turpinās, un otrajā gājienā spēle turpinās, un trešajā gājienā spēle turpinās, un N-1 gājienā spēle turpinās, bet N-tajā gājienā beidzās. Ar ko es pamanu? Tad N-1 reizi, to mēs varam uzīt kā 1/3 N-1 reiz 2/3. Tas ir viens veids, kā atstāt. Elegantāk būtu vienkārši apvienot visus saucējus N reizēs. Vieninieks N-1 pakāpē ir 1 un paliek vienkārši 2. Un tā būtu pilnīga atbilde. 2 dalīts ar 3 N-tajā. Lūk tā mēs šo esam atrisinājuši. Ceru, ka jums noderēja. Nu tad tiekamies citos video. Lai jums veicās!